Kad 4 gadus atpakaļ es pieņēmu lēmumu pievienoties Latvijas reģiona apvienības komandai Tukuma novada pašvaldības vadībā, es pieņēmu šo izaicinājumu ar mērķi veikt reālas izmaiņas. Tukuma novadam bija nepieciešams reāls pārmaiņas, jo turpinot ierasto lietu kārtību, izaugsme nebūtu bijusi iespējama. Un lielā mērā mums tas arī izdevās. Personāla un funkciju pārskatīšana, darbinieku skaita samazināšana par vairāk kā 10%, kapitāla sabiedrība reorganizācija un administratīvo izmaksu samazināšana, teritorijas un mājokļu uzturēšanas jautājumu pārskatīšana, kā arī konkurences ieviešana pilsētas teritorijas uzturēšanas iepirkumos. Tas viss mums ir devis iespēju būtiski samazināt mūsu ikdienas izdevumus un pārskatīt mūsu budžetu. Jā, izmaiņas vienmēr pirmajā brīdī rada pretestību. Tas ir dabiski, jo nevienmēr visi saredz gala rezultātu. Ko šīs veiktās izmaiņas mums ir reāli devušas? Tās ir devušas mums iespēju būtiski samazināt pašvaldības budžetu. Tie ir reāli 7 līdz 8 miljonu eiro gadā ietaupījums pašvaldības budžeta izdevumos. Šo naudu mēs vairs netērējam ikdienas izdevumu sekšanai, birokrātijai un liekiem administratīvajiem izdevumiem, bet gan spējam novirzīt patiesi būtiskām vajadzībām. Šie ietaupītie 7 līdz 8 miljoni eiro dod mums iespēju jau šodien nodrošināt sociālās funkcijas pilnā apjomā, un mums neveidojās rindas kā citos novados, un mēs arvien vairāk līdzekļus spējam novirzīt izglītībai un attīstības projektiem. Tādējādi mums ir izdevies katru gadu palielināt novada attīstības budžetu, kas šogad jau sastāda vairāk kā 20 miljonus. Tā ir nauda, ar ko mēs varam realizēt daudzus nozīmīgus projektus. Izglītības iestāžu renovācija, sporta manēžu būvi, kultūras nama rekonstrukcija un daudzus citus projektus. Tieši tas ir ceļš uz visu novada attīstību, perspektīvu, kas ir tik svarīgi jauniešiem un jaunajiem speciālistiem, lai viņi sajustu, ka mēs domājam par attīstību un visu mūsu novada nākotni.